izgulēties ir iespējami. Man nebija nevienas negulētas nakts. Ja tev zīmēšanas eksāmenā ir 6, nu tad tev vispār nav nekāds izredzes. Kā arhitekts visu, ko dara, ir zīmēs mukas mājas. Esiet sveicināti podkāstā Rokturis. Šodien mēs runāsim par to, kas ir jāzina uzsākot studijas. Vai iesākot arhitektūru, man būs jāpārdod dvēsele, vai jākārto ķīmijas eksāmens, vai varbūt ir jēga apmeklēt tos zīmēšanas kursus. Par to šodien kopā runāsim mēs, podkāstu vadītāji, Artūrs, Elizabete. Un ar mums kopā ir pārstāvji no arhitektūras fakultātes studentu pašpārvaldes, otrā kursa studenti, Marija. Čau, Marija. Čau. Un ar mums kopā ir arī Alis. Čau, Alis. Čau, čau. Es vēlos, lai mēs sāktu ar to, ka mēs iejūtamies tajā, kā mēs, respektīvi, atgriežamies atpakaļ laikā. Atceraties sevi, kad jums bija šis nedaudz, varbūt, stresainais laiks, kurā mums bija jāiestājās arhitektūras fakultātē. Un varbūt pastāstīt, kas bija jums tāda lielākās grūtības, kā jūs jutāties, ar ko jūs varbūt netikāt tik viegli galā. Marija, varbūt tu vēlēs sākt. Laikam tās lielākās bailes bija par tiem vidusskolas eksāmeniem, kas jau bija nokārtoti, atzīme bija zināma, un kā kādam viņa ir labāk, kādam sliktāk, manā gadījumā tas nebija tik pārliecinoši, un es par arhitektūru to sapni jau biju izlolojis kopš kādas 7. klases, man nebija nekāda varianta B, kur doties un ko darīt, un droši vien tā kā tas stress par tādu, par to pozīciju, ka ar saviem rezultātiem es varēšu būt uz līnijas, tad tikšu, varbūt netikšu, droši vien, ka tas laiks, ko tu jau esi ieguldījis tajos pašos zīmēšanas kursos, un tas gadījums, ka tev tā kā nav varianta B, izraisīja diezgan lielu satraukumu. Ar to bija grūti sadzīvot tajā brīdī, un arī tas traucēja tiem pašiem zīmēšanas eksāmeniem. Alisa, un kā tev bija? Vai tava pieredze ir līdzīga vai kaut kas pilnīgi cits? Līdz ar to, ka Marija beidza koledžu un es vienkārši mācījos pārsta skolā. Man arī bija līdzīgi, ka es jau kaut 10. klasē vai pat agrāk es domāju, ka es gribu studēt arhitektūrā, jo es laikam sapratu, ka vienkārši man nekas cits nepatik. Un tad pēdējais gads bija pilns ar to sagatavošanos un tas pēdējais brīdis, kad jau bija iesniegti dokumenti un viss tas prioritātes izliktas. Un es vienkārši atceros to brīdi, kā es atrautos, ka es biju kaut kādā 18. reitingā pirms eksāmenā, un tad tagad es saprotu, ka man vispār nebija ne par ko jāuztraucās tajā brīdī, bet stress bija pilns. Un tā kā viss pēdējais gads arī par tiem pašiem eksāmeniem, viss bija pilnā stresā un joprojām turpinās. Es tā kā pirms eksāmeniem biju tālu aiz līnijas, un man nebija tā kā kaut kāds vēl tur variantus, kurienes. Es uztraucos, un mēs apspriedām kursos par to, tā kā, cik tālu kāds ir. Es domāju, Toreiz apkārt staigāts viedoklis, ja tev zīmēšanas eksāmenā ir 6, nu tad tev vispār nav nekāds izredzes. Un tad, ja tu esi jau pirms tā eksāmena jau kaut kur ārpus tā visu, tu dabū vēl to 6, godīgi sakot, jā, es biju gatava mainīt. Ja tu zvuniekam uz gadu, tad atkal mēģināt. Vispār jā. Bet vispār, man liekas, ne tikai zīmēšanā, tur jau arī tajos matemātikā, ja tev tur nav 70-80%, tad vispār nav vērts mēģināt. Man liekas, tas bija tāds, tik nenormāli stresaini, ka tā kā, man liekas, tā kā, ir tas uzskats, ka arhitektūra, tas ir tur tāds super prestižais, kur tikai retais, izredzētais tiek, un tad kaut kā grūti bija tajā visā. Arī man. Jā, ja klausītāji jūtās nedaudz stresaini un uztraukšies, tas ir ok. Un mēs visi, man liekas, esam bijuši tajā vietā. Varbūt pastāst, ko jūs būtu darījuši citādāk. Tagad, kad jūs zinat, kā tas ir un kas jādara, lai iestātos, kas būtu tāds, ko jūs būtu izmainījuši? Es laikam nezinu, vai es kaut ko būtu izmainījuši, jo pat cik es esmu tagad šeit un ka es iestājos gan ar labu rezultātu, laikam viss bija darījusi pareizi. Varbūt pat cik es liku vēl papildus fizikas eksāmenu un visu skolas dzīvēs viņu nemācīju. Un vienīgais brīdis, kad es biju gatavojusies, tas bija pēdējais pusgads pirms eksāmena. Varbūt šo brīdi es tā kā pavilktu bišķiņā, uztaisīt viņu lielāku un visu 12. klasi mācītos to fiziku, lai vēl labāk nokārtu to eksāmenu, jo viņš dod tev papildu punktus, iestojoties RTU. Bet tā, man liekas, bija tāds sagatavošanas brīdis, tā kā gāja, ka viņam bija jābūt.
Tā, mana pieredze, laikam, kaut kādā mērā bija diezgan līdzīga tavējai. Uzsākot studijas šeit, parādās tik daudz citas aktualitātes, citas lietas, citas problēmas, tu kaut kā pat aizmirsti, kā tu esi nonācis. Bet es, laikam, nedaudz savādāk skatījos uz to iestāšanos. Man tajā laikā bija ļoti svarīga tieši tā māksla, un daudz man ir arī kursa biedri no koledžas laikiem. Es pati esmu mācījusies Rīgas celtniecības koledžā, apmeklēju fizikas kursu tepat RTU un laiku tā kā veltīju tam, un es toreiz drusciņi viegliprātīgi uz to visu skatījos, nezinu, uz ko es cerēju, ar kādu brīdi man metodas te nonākšu. Un tad, kad es biju to visu laiku varbūt veltījusi kaut kādām lietām, kas bija tieši saistīts ar to mākslinieckās puses attīstīšanu, nevis gatavojusies tik labi fizikai vai matemātikai, es ļoti, ļoti nožēloju to laiku pirms tiem iestāju eksāmeniem un tā reitinga aprēķināšanas, kur tas viss ļoti vairāk, man liekas, pat tiek ņemts vērā nekā šis zīmēšanas eksāmens. Bet pēc tam es teiktu, ka man tas tā kā atmaksājās. Un es arī, protams, kā tu droši vien, kad īsti neko nemainītu. Un esmu priecīga par to, kā es to darīju, bet, varēju arī nesaiet. Citu starpā var pieminēt tādu foršu iespēju kā talantu programmu, kas arī ir, ja ir iespēja viņā pieteikties, tad piesakaties un uzrakstiet, pameklēt internetā, kas arī dod tādu pluspunktiņu iestājoties. Jā, jo es, piemēram, arī esmu tā talantu programma, man liekas, jebkura, pašlaik arī vēl esmu, kur to es jau sen neapmeklēju tas lekcijas un stundas, bet tas reāli dod tev papildu bonusu, ka tā programma sola tev budžetu jebkurā gadījumā. Un, protams, tev jābūt kādam labam atzīmēm, bet, piemēram, cik es zinu, Artūru pieteica pati skola, bet es pieteicos atklāt konkursa, kas arī ar manu gadu ir paradījusies tāds, kāds viņš ir. Un tad tiešām ir lieliska iespēja arī sev nodrošināt kaut kādu atbalstu. Citu starpā man šķiet, ka tas noņēma nost drusciņu to nenormālo stresu, kas varbūt bija paštajā konkursā. Jo man bija tā sajūta, ka vismaz it kā tā garantētai budžeta vietai vajadzētu būt. Talantu programma dod arī iespēju iepazīties ar citiem cilvēkiem. Un tās lekcijas īstenībā diezgan labas. Neskatoties to, ka Alis varbūt viņas neapmeklēs, arī viņas neapmeklēju kādu laiku, bet tomēr tad, kad laiks tam atrodas, tad ir forši labi beigšu savu izklāstu vēstures. Bet, Betī, kā ar tevi ir? Es par tādu programmu nezināju, un es pat tagad tā domāju, un atskatoties, varbūt ar manām atzīmēm būtu bijis iespējams tajā programmā piedalīties, bet es šeit tiku ar ļoti cītīgu un laikietilpīgu darbu, jo es izlēmu, ka es vēlos šeit studēt 8. klasē, tāpēc 10. klasē es iestājos fizikas programmā Āgenskalna valsts ģimnāzijā un ļoti cītīgi mācījos fiziku. 3 gadus apmeklēju zīmēšanas kursus, ļoti degu par šo visu, man bija ļoti bail, ka es netikšu, ņemot vērā visas tās runas, baumas un prasības, kas klīda apkārt, un saņemot savus eksāmena rezultātus, man likās labi, 40. kā es būšu, kad es iestājos ar ļoti augstu rezultātu, tad es sapratu, ka tas darbs atmaksājās, bet noteikti es būtu bijusi priecīgi zināt par šādām programmām, kas man ietaupītu stresu, bet es nenožēloju ne kripatiņu sava darba, jo, man liekas, iemācīja kā šeit izdzīvot. Arī ar to programmu, es nezinu, kā ir ar citiem cilvēkiem, kurus pieteikti skolā, bet es uzzināju par to, ka es esmu tā talantu programma pieņemta, kad es jau biju iestājusies, un man jau bija tas budžets, un man tā kā neko neietekmēja būtiski tā programma, vai es tur esmu, vai es tur neesmu. Tad cerams, kāds mūsu klausītājs varēs to programmu izmantot savā labā. Jo pieteikšanās ir līdz aprīlim, cik es zinu. Vismaz, kāds tad bija tam atklātam konkursam. Bet, Cik es pareizi saprotu, ka šī programmā arī vērā ņem rezultātus, kas ir olimpiādēs, proti, tur fizika, ķīmija, un šķiet, ka vienkārši nākot no koledžas vai tehnikuma puses, iestāties tādā programmā, tas tā kā būtu pišķiņ apgrūtināts. Cik es atceros, man bija jāatzīmē tev bija jāizpilda tāds blanks, kur tev ir par 12. klases, pirmā semestra atzīmes, kaut kādas matemātika, fizika, ķīmija un informātika, man liekas, bija jāatzīmē, kāds tev bija par atzīmēm. Un tad jāpieliek klāt kaut kādas olimpiādas un tādas lietas. Bet man liekas, bija tava motivācijas vēstule un arī rekomendācijas vēstule no taviem pasniedzējiem, no skolotājiem. Ja šie priekšmeti tev nav, tad es nezinu, kas tur ir. Tiešām nezinu, neesmu dzirdējusi par tādiem cilvēkiem, kuri no koledžas būtu nākuši.
Tad es aicinu sazināties ar mūsu pašpārvaldi. Tā kā, ja jūs nav kaut kas skaidrs, rakstat mums uz Instagram. Tieši tā, bet tagad atgriezīsimies pie mūsu sarunas būtiskās tēmas. Un, Marija, tu minēji, ka daudz laika veltīt tieši mākslinieckajai pusē, radošajai. Varbūt tev ir ieteikumi, kā izvēlēties zīmēšanas kursus, vai cik ilgi tos jāapmeklē. Kā tu tos atradi? Man šeit ir tās divas diezgan populāras izvēles. Tie ir šeit zīmēšanas kursi, ko piedāvā Rīgas Tehniskā universitāte. Un, ja es nemaldos, tad cik ātri pirms iestāju eksāmeniem viņi sākas. Tu jau vari iet pagājušā gada sākumu. Attiecīgi, ja tas ir kāds pusgads vai gads, tad vienkārši tas tev ir svarīgi un tu vēlēs studēt, mācīties zīmēt. Tad droši vien, ka viņus var apmeklēt arī 11. klasē un arī 10. Bet man liekas, tāds izplatītāk un populārāka vieta ir tieši zīmēšanas kursi Arhitektu savienībā. Es pieļauju domu, ka viņus var apmeklēt jau kopš 10., 9. klases. Jā, es, piemēram, gāju kopš 10. klases, un tur bija arī jaunāki bērni. Un patiesībā tie kursi pat nav tik daudz kā tikai, lai iestātos šeit. Tas ir visiem interesantiem, kas vienkārši arī vēlas apgūt zīmēšanu. Es personīgi pati sāku viņus apmeklēt tikai kāds 3 mēnešus pirms iestāju eksāmeniem, un man tā kā likās, ka viņi tieši priekš tās programmas, kas mums ir jāizpilda, iestājoties šeit, proti iestāju eksāmenos, ka viņi ir ļoti, ļoti labi, bet vai kaut ko papildus tev izdevās tur iemācīties? Jā, ņemot vērā ilgo pieredzi, zīmēt tur arī galvas, dažādus pasteļu tehnikas darbus, bet tieši pēdējie mēneši bija ļoti koncentrēti uz tiem, kuri vēlas sagatavoties arhitektiem. Tāpēc es domāju, tā ir tāda divpusēja iespēja, vai nu jūs izvēlaties laicīgi zīmēšanas pēc, vai arī tad uz tām beigām, lai konkrēti zinātu, kāda ir uzdevuma un tiem sagatavotos. Jūs patīk tie kursi? Tā kā jūs tur gājāt vienkārši tāpēc, ka jūs gribējāt iestāties, vai tur bija kaut kāds bauda vai kaut kas patīkams no tā visa pasākuma? Tā bija mana mīļākā vieta. Es gāju un sēdēju tur 5 stundas, drīkstēju sēdēt 2. Es tur biju līdz pasniedzējs skrēju uz vilcienu. Man liekas, un es gaidīju katru ceturtdienu. Jā, viņš vienkārši sēdēja pats, jo es arī biju tais pašas kursos pie tā pati pasniedzēja. Un viņš vienkārši pats atļauja mums sēdēt ilgāk un zīmēt līdz beigām. Kad tu sēdēji 2 stundas, kā ir rakstīts papīra, bet 4 stundas vai vairāk. Es gan laikam vēlētos uzsvērt, cik kopumā šai mākslas izglītībā liela nozīme vispār studējot arhitektūru. Un noteikti ieguvēji ir tie, kas jau varbūt 4. klasē ir sadomājuši, ka jāiet mākslas skolā vai arī var vēlāk. Un cik attiecīgi mākslas skolas, vismaz cēsīs, tikai arī piedāvā vidusskolas programmu, bet, manuprāt, diezgan arī laba, tāds pats variants arī šeit arhitektūras savienības kursi, jo tie, kas iestājās tajā pēdējā lecienā, pēdējā vilcienā, kas ļoti sagatavo tieši tiem iestāju eksāmeniem, tad man bija tāds sajūta, ka tas bija tāds pārāk tehnisks tāds darbs, un man likās, es te būtu bijusi visu šo laiku, vai man izdotos sagaršot tās visas tehnikas un visas plašās iespējas, ko piedāvā zīmēšana, gleznošana, bet klausoties to, ko tu stāsti, tiešām izklausās aizraujoši. Jo man tiešām bija tas stāsts, ka es tur gāju pēdējo pusgadu, es gāju tieši RTU kursiem. Tur bija konkrēti cilvēki gāja ar vienu domu, man ir jātiek arhitektūra, jāiet studēt arhitektūru. Un varēja redzēt, ka tiem cilvēkiem, lielā mērā jau man šķiet, ka interesi nebija par to zīmēšanu. Un tas, man šķiet vēl projām lielākajai daļai no studentiem ir zīmēšana, labs, varbūt var par sevi runāt, bet ir zīmēšana kā kaut kas tāds, kas ir vienkārši jāizdara, jo tas ir jāizdara. Un man liekas, tie kursi, viņi tur vismaz tajās pēdējos mēnešos tiešām pārvēršas par tādu kaut ko, kam tev ir jātiek cauri, vienkārši, lai tiktu iekšā. Varbūt tā tam ir jābūt, jo tomēr iestrādāt tevī, manuprāt, eksāmenā ar to visu lielo stresu ļoti grūti sakoncentrēties. Tam, man liekas, ir jābūt tā pilnīgi iekaltam. Es varbūt varētu vēl noreklamēt tādu, neliekas galvā populāru vietu, kur arī iegūt kādas zīmēšanas prasmes, bet esmu arī redzējis, ka vairāk studenti no Rīgas Tehniskās universitātes ir apmeklējuši. Mākslas akadēmija piedāvā tādus sagatavošanās kursus, kur tiek apskatīti, kur ir gan zīmēšanas, gan gleznošanas, gan kompozīcijas nodarbības, un kopumā šīs visas prasmes pēc tam ir svarīgas. Un tā bija vieta, kur es pavadīju šos pēdējos 3 gadus.
līdz universitātei, un es gan teiktu, ka tur iegūtās prasmes, un man varbūt netik daudz sagatavoja iestāju eksāmeniem, kā visam tā kā pārējiem studiju procesam. Bet cits starpā, tagad pieminēja RTU kursi, tu teici tos tur kursus, kā viņas vēlreiz sauc? Arhitektu savienības kursi. Jā, Arhitektu savienības, tad es sapratu, ka ir vēl visādi tie kursi, kā viņi atšķirās. Un man šķiet, ka vēl viena būtiska sastāvdaļa tam visam ir cena. Kā varbūt, kuri kursi ir dārgāki, lētāki, kur jūs tieši varbūt ieteikt? Laikam tas ir jāmeklē kaut kāda aktuāla informācija pašlaik, jo, piemēram, es mēģināju 10. klasē iet uz tam RTU vai tam sagatavošanās kursiem, un tādā ziņā, cik es pareizi atceros, viņi maksāja manuprāt, vienlīdzīgi vai dārgāk pat nekā kursi Arhitektūras savienība Torņu ielā. Bet Torņu iela toreiz par tam 2 stundām oficiālām, man liekas, 8 eiro tas maksāja. Un es braucu katru sestdienu uz tiem kursiem, jo tur ir vairākas grupas, bet man, tā kā es esmu no Daugavpils, man nederēja gluži darbdienas, tad man bija vienreiz nedēļā. Un pa mēnesi sanāk 32 eiro. Ziniet, man liekas, tas cenu faktors, tas tiešām ir jūs paši, kad meklēsiet un gatavosieties, apskatīsiet, jo, kā jau zinat, cenas pat krējumam mainās reizēm dienas laikā. Bet jā, un tas arī, par ko tu izvēlēs maksāt. Pēc savas pieredzes es nenožēlēju nevienu eiro, ko es samaksāju kursos, jo es tiešām ļoti izbaudīju arhitektu nama kursus, bet ja arī tā pieeja ir vairāk mehanizēta, tad RTU kursi arī nav slikts variants. Vienkārši tās cenas pašam jāizvērtē pēc savām iespējām. Un jāņem vērā arī laiki, kad kursi notiek, jo varbūt kāda diena vienkārši jums nav piemērota. Var arī pagūt zabiem. Jā. Šķiet, ka ir arī bijuši tādi. Jo tu, piemēram, apmeklē kādas kursus darbdienas, un tad tev ir vēl sestdienas variants. Tad ir tīpaši tajā pēdējā posmā. Pirms pašiem iestāju eksāmeniem. Tur arī ir tie īsie sagatavošanās kursi, kad šķiet, ka 2 dienu laikā tiek apskatītā visa programma no RTU puses. Man liekas, tas ir tā kā, ka eksāmenam izmēģinājums vairāk nekā kursi, ka tu vienkārši vari atnākt, uzzīmēt to pašu, ko tu zīmēsi eksāmena laikā, un tad tev izliks provizorisku atzīmi, ko tu būtu saņēmis. Tu saproti, ka viss ir slikti. Esmu dzirdējis. Tā kā, ko tad? Pa 2 dienām gan jau tu nesagatavosies tik tā. Bet var mazināt stresu, jo tu saproti, ka viss ir labi. Jā, arī. Jo stresa tiešām ir daudz tajā brīdī. Jā, cits starpā man vēl nesen viena topošā pirmkursniece zvanīja un prasīja par tiem pārējiem kursiem. Jo RTU piedāvā tur vispār šausmīgi daudz tos kursus, gan tur matemātikā, fizikā, tur angļu valodā, ja nemaldos, un vēl vis kaut kur. Un viņai bija dzirdējusi, ka tajos kursos arī ir jāiet. Un trakākais tajā visā stāstā ir, ka katrs no tiem kursiem maksāja nemaldos, es tur samaloju, bet kaut 60 eiro mēnesī. Un būtībā tas, ko es par to visu dzirdēju, ir, ka tas ir vienkārši tāds uzdevuma.lv tipa, ka tev ir kaut kāds atkārtojums, un es nezinu, jūs kāds esat gājuši uz viņiem, jūs varbūt varat pakomentēt par tiem kursiem, vai ne? Es apmeklēju tos fizikas kursus, bet Covid ietekmē viņi notika attālināti. Šo pieredzi gan es teikšu godīgi nožēloju, bet es pieņemu, ka attālinātais variants iespējams nebija mans veids, kā mācīties, bet cena bija salīdzinoši augsta. Tāpēc forši, ja jums skolā vai koledžā ir iespēja ar pasniedzēju sarunāt kādas konsultācijas un tad vairāk izņemt tos jautājumus, nevis apmeklēt šos kursus. Es, piemēram, man gan jau ar skolā piedāvāja tādu, ka mums bija sagatavošanas gan ķīmijai, gan fizikai, bija skolotāji, kuri palikuši ar mums pēc stundām, tā kā katru nedēļu stabili. Tad man bija privāts skolotājs un arī RTU fizikas sagatavošanas kursi, tā kā man viss bija, jo man bija tas īsais laiks, par kuru man vajadzēja sagatavoties, un tas pusgads. Un es mēģināju darīt visu, un es teiktu, ka man noteikti palīdzēja visu, jo, piemēram, tie RTU kursi, viņi sagatavo ļoti labas tas lapas, kur ar to visu teoriju un uzdevumiem. Jā, varbūt man nebija gluži laiks pildīt tos uzdevumus, un es ieteiktu, piemēram, risināt vairāk tomēr pēdējo gadu eksāmenu piemērus un darīt kaut ko tādu garā. Bet tas laikam ir atkarīgs reāli no cilvēka. Kāda pieeja, kāds veids, kā mācīties tev ir
piemērotāks. Es gan gribu uzsvērt, ka, ja kāds gadījumā ir padzirdējis, ka šie kursi dod papildu punktus iestājoties, tā nav taisnība. Tie ir vienkārši jums pašiem, lai iemācītos kaut ko jaunu. Turpinot mūsu sarunu, jūs, Alis un Marija, esat divi dažādi piemēri. Alise nāk no vidusskolas, Marija jau no celtniecības ievirzes izglītības iestādes. Marija, vai tas, ka tu mācījies par šo jomu pirms tam, tev ir devis kaut kādas priekšrocības šeit, vai tu jūties pašpārliecinātāk? Arhitektūra kopumā, man liekas, ļoti komplicēta profesija, un es gan teiktu, ka ne tie 4 gadi tehnikumā, koledžā, ne arī laiks, droši vien šeit mums nepadara par tādiem pilnvērtīgiem speciālistiem. Bet noteikti, ka es tā kā jutos nedaudz drošāk, atnākot studēt uz šejieni, kaut vai tikai tādēļ, ka pirmajā kursā, kad ir tie paši pirmie darba projektēšanā, pasniedzēji no tevis tā kā sagaidi, ka tu jau zināsi kaut kādus terminus vai lietas, tā kā netiek tik ļoti, tā kā ar tevi jau runā kā ar tādu cilvēku, kas arhitektūrā ir iekšā. Un es teiktu, ka tā pieredze nodrošināja to, ka man vienkārši bija mazāk stresa. No otras puses runājot, koledžā man vairāk sagatavoja tādai kā tehniskajai pusē, mums tur vairāk bija jātaisa būvprojekti, mēs mazāk domājam par konceptuālo, par tādu kā mākslu. Un RTU vismaz pirmajā kursā, šis pirmais kurs sastāv no projektiem, kam svarīgāk ir tā filozofiskā puse. Un, ja tu neesi sagatavots tam, tad es teiktu, ka tā iepriekšējā pieredze koledžā sākumā nemaz nešķiet tik vērtīga. Jā, es arī varu piebilst par to, ka, piemēram, man laikam salīdzinoši ar pie to pašu Mariju bija varbūt daudz vieglāk iestāties, jo vidusskola tiešām uzsver tos eksāmenus, kas ir jāliek, un koledža tev ir māsa to novirzienu, ko tu esi izvēlējies. Un tad ziņai ir vieglāk, bet toties es jūtu laikam, ka jūs bijat daudz mūsu gadā, kuri ir nākuši no RCK, un bija sajūtama tā atšķirība, ka jūs jau visu pazīstat un pārzināt, un tad, kad tu ienāc un tev projektēšanas pirmajā dienā, pirmajā lekcijā pasniedz uzreiz iedot tev uzdevumu, kur te nemaz nesaproti, un bija daudz grūtāk laikam, bet man ļoti palīdzēja, piemēram, viņi paši, tie RCK kolēģi, kuri vienkārši ar prieku palīdzēja un joprojām palīdz. Un, man liekas, vienkārši jārada tā vide apkārt tev, ka tu nāc pretī un tu nebaidies tā kā lūgt palīdzību, jo jums arī būs mentori no vecākiem kursiem, kas arī jums vienmēr palīdzēs. Un tad vienkārši nav jābaidas prasīt, jo mēs arī ienākam šeit, lai mācīties. Jā, ļoti liela loma ir tieši tai draudzībai. Tie draugi, kurus tu satiec kursu laikā, kā tu jau minēji, mēs no koledžas atnācām vesels tāds bariņš, un es gan teiktu, ka varbūt vairāk pat deva tā drošības sajūta, ka visur apkārt ir savēja, un tik daudz varbūt kā šīs zināšanas. Es arī atceros, es uz tiem RCK aiztiem skatījos, kā mums bija tāds portfolio, jums arī būs droši vien jātais. Un tad viņi tur atnāk ar 7 slaidiem ar privātmājā, ko viņi tur saprojektējuši, un vēl visādi ārprāt, un domāju, ej, tu nost, kuras tas iekūlēs. Bet tā kā, jā, tad jau jūs saprotat, ka viņi tādi paši cilvēki vien ir, tā kā tu, un es tā kā nav tik traki. Bet... Tas labums mums ir tā prakse, kas mums ir pusgada no šī studiju procesa, mums jāpavada reāli birojā. Un bakalaura programma to nepieprasa šeit universitātē, un es teiktu, ka diezgan liela vērtība bija šim te laikam, ko mēs pavadījām reālā darba vidē. Tā kā, jā. Bet tomēr, zīmēšanas kursi, tur ir RCK, var iet speciāli mācīties tam. Ja tu varbūt esi cilvēks, kurš nav izlēmis, ka tu gribi iet tiešām tā kā mācīties koledžā, bet tev tomēr tā arhitektūra, vai tev ir jāinteresējas par viņu, vai tas ir tā kā tev pirms tam ir jābūt jau zinošam par kaut kādiem notikumiem, par būvēm, terminiem, whatever, es nezinu, kā es par to domāju. Man liekas, es vispār sāku interesēties par to visu tikai jau studējot šeit. Jo pirms tā 12. klasē, tā vidusskolas posmā man vienkārši interesēja iestāties, un tas bija galvenais mērķis. Kas tev motivē iestāties? Lūk, jā, šis ir ļoti labs jautājums, jo kas tad ir tas moments, kad saproti, jā, arhitektūra, tas ir mans? Labi, laikam tas bija, es gāju cauri visam mājaslapām mūsu valsts universitātēs, un visas tas programmas, ko viņi piedāvā, un es tā kā saprotu, vienkārši es atmetu visas programmas, kas nebija saistītas ar kaut ko radošu, un tad man bija, nav tik daudz, mums ir arī izvēles, ko studēt, to kaut ko radošu šeit.
Un arhitektūra liekas tad kā, vairāk prestīžāk. Laikam par to arī runā, ka arhitekti ir ļoti gudri cilvēki. Viņi pēc tam kaut kad pēc tam baigi daudz pelnījis un vispār ļoti, tā kā prestīža profesija un tā. Es nezinu, es godīgi sakot, joprojām nezinu, kāpēc šeit atnāca, bet man pagaidām man arī vēl prieks. Galvenais, ka tu šeit atnāc. Jā. Jo es gan teiktu, ka tas laiks tajā pašā celtniecības koledžā un varbūt arī citos tehnikumos un veidās profesionālo ievirs kaut vai dizainā, dot to iespēju saprast, vai tas ir priekš tevis. Un es gan teiktu, ka tad jau varbūt labāk tu ir nojaust jau vidusskolā, ka tu varbūt vēlēs labāk ir kādā citā virzienā. Es nezinu, vai ir viegli tā kā saprast vidusskolas laikā, jo tev, piemēram, 9. klasa, piemēram, manā skolā bija tā, ka mans gads vēl gāja uz to vienkārši vispārēju izglītību, bet pašlaik 9. klasē visi jau izvēlēs to novirzienu. Un man, piemēram, ļoti paveic, ka man nevajadzēja to darīt, un es nezinu, es nevaru iedomāties, vai es varētu tā kā konkrēti pateikt, jā, es gribu točni iet tur, un nekur citur. Un tāpēc, man liekas, arī vidusskolā arī dot to papildus laiku tev izdomāt līdz galam. Jā, man liekas, daudz tur pat līdz varbūt pēdējiem brīdim. Es, piemēram, šaubījos. Man bija tā kā, labi, ok, es tur biju gājis uz tiem kursiem un tā, bet, es saku godīgi, es tā kā, tāds 100% pārliecināts, ka es gribu studēt arhitektūru, tikai arhitektūru, neko citu, man tāds pārliecības nebija. Un man šķiet, ka tas ir šausmīgs stress un tāds spiediens, un sevišķi vēl zinot to, ka tu nevari īsti to izmainīt tik viegli. Bet mans jautājums, bišķiņ kaut kā mēs pieskārāmies, man liekas, tādiem kā stereotipiem par to, ka tā kā arhitekts pelna daudz, prestiža profesijā, daudz, nezinu, tur jāzīmē, un kāds ir mainījies, varbūt šis priekšstats par arhitektūru, par arhitektu kopš studiju sākšanas? Nē, godīgi sakot, es arī esmu dzirdējis tādu viedokli tieši par šo te lielo pelnīšanu. Man šķiet, tas jau sen ir iezīmējās, ka tā tas gluži nav tie, kas mēs studējam, mēs zinām, cik daudz laika prasa katrs projekts, ja mēs runājam par labu arhitektūru, par tādu, kur pārdomā tik viena detaļa, un es domāju, ka tas ieguldītā laika, enerģijas daudzums pat nav iespējams to visu kaut kā pārvērst naudā. Es domāju, ka tā ir tāda diennakts profesija, bet maksā mums gan tikai par 8 stundām. Vai vēl tev maksā par 8 un tu strādā visu 16? Arī ir. Tā. Arī teiktu, jau savā naktī. Es domāju, ka tie, kas šeit plāno nakdēļ naudas, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Tomēr ir jāpardod dvēselē. Ir, jā. Man šķiet, ka ir. Bet patiesībā, ja tu gribi kādā profesijā būt pavisam iekšā, tad jau tu izvēlies tam atdot savu dzīvi, dvēseli un visu sevi. Un tāpēc ir vērtīgi tajā pirms izvēles posmā izsvērt faktors. Un man liekas arī tas jautājums, kas pirms tam izskanēja par to, vai ir jāinteresējas un tā palasot un mēģinot saprast, ko šī joma vispār dara, tu vari saprast, vai tu gribi šim atdot savu dvēseli. Un tad mēs varam tagad pāriet pie tās sarunas nākošās daļas par to, vai jūs esat atdevušas savu dvēseli kā arhitektūras studentes. Man tagad katru dienu liekas, ka es esmu atdevuši vienkārši to dvēseli un visu, ko, jo cik daudz laika es ieguldu, lai tā kā attīstītos un tā kā kaut kā augtu katru dienu. Un, jo tiešām mācības šeit tev prasa ļoti daudz laika un intereses, un tā kā tev jābūt lielai motivācijai, lai tu neizkristu kaut kādā pirmā pusgadā un pirmā kursā un tik tu tālāk. Jā, es piekrītu. Es domāju, ka tas laika apjoms, ko mēs šeit ieguldam, ja mēs tiešām to nevēlētos darīt, nemīlētu, ja mums nepatīk, tas nebūtu pilnībā iespējams. Un, man liekas, ironiski arī tas, kā mēs atpūšamies. Mēs aizbraucam noklausīties kādu lekciju, uzminiet par ko, par arhitektūru. Piedalāmies kādā konkursā jauniem studentiem, tā kā, par ko mēs nepelnām naudu. Mēs tur kaut ko būvējam vai projektējam vai nesko, kas, es šeit, ka no tā pat nevar izkāpt ārā. Mēs esam podkāstā, kas ir par arhitektūru un viss brīvais laiks aiziet. Kaut gan, kas ir saistīts ar arhitektūru, kaut kā brīvi, kaut kā pat nevar no viņa atrauties. Es nāku tādās kā ļoti ciešās attiecībās. Es gan gribētu teikt, ka tā tam nav jābūt. Tā kā dienas beigās taču mēs esam cilvēki. Tā kā,
var iziet mežā pastaigāties vai kaut ko nav jau tik traki. Dabas arhitektūra. Dabas. Un pētīt ainavu arhitektūru. Labi, tad mēs varam beigās Un tad teikt, visur ir apkārt ir arhitektūra. Tieši tā. Kas ir dižāks arhitekts, nezinu, par pasaules radītāju vai ne, un tur, kurš varētu izdomāt tik ģeniāls upes un mežas, bet man vienkārši šķiet, ka tā kā, tas nojūgties var ar to, ne? Nu, tā kā visu laiku tur es studēju un mācies, un man dažreiz tā kā... Mēs neesam drusku nojaukšies. No, vajag. Drusciņi vajag. Tad ir, bet ja tu iestājies, tev jābūt nojūgušamies. Tas var notikt arī procesā. Tas nav tāds priekšnosacījums, lai iestātos. Nu, bet ar tiem, kas ir nojaukšies, man liekas, ka viņiem jau galu galā... Nu, viņi vismaz nav garlaicīgi. Viņiem iet labāk. Smagāk, bet labāk. Interesanti dzīvošana sanāk. Man liekas, ka vajag hobiju. Kāda ir jūsu hobija? Jums nav hobija? Brīva laika ir maz, un ja tu gribi pagūt kaut kādus labus rezultātus, tad tiešām ir jāizvēlas kaut kādas hobijas, kas netērē tik daudz laika, bet kas ļauj tev atpūsties. Man visu dzīvi tas bija, gandrīz jau visu dzīvi tas bija sports, un es pašlaik mēģinu izmantot mūsu RTU, piedāvāt naudu, un es mēģinu apmeklēt baseinu, bet tā man dvēselē patīk volejbols. Un kaut kā vismaz ar to es mēģinu sevi atslabināt. Man arī šķiet, ka sports ir ļoti labs risinājums, jo pirmkārt arhitektā studiju process ir daudz darba pie datora. Līdz ar to, ja tavs hobijs ir sports, tad tu vismaz ļauj, kā teikt, asinīm plūst un atgūsti spēkus, izveidini galvu, un tad jau tās jaunās idejas rodas. Piemēram, es šodien biju sporta zālē, un man procesā atnāca idejas, kuras varētu palīdzināt atrisināt manas tā kā projekta uzdevumus, jo es vienkārši pamainīju vidi. Nekad nevar atpūsties. Vienmēr domā par arhitektūru. Bet labākā atpūta ir darbības veida maiņa. Vai ne? Mēs vienkārši mainam veidu, kā mēs darbojamies. Un tas sinhronizējas, palīdz cits citam. Marija, tavi hobiji? Nu, ir tā, ka man liekas, ka jau tie visi hobiji kaut kā tagad ir iesakņojušies iekšā tajā mācību procesā. Man kādreiz ļoti patika glaznot, un viss, kas saistīts ar mākslu, tā arī pagāja manī darba diena un brīvdienu vakari, un tagad es gan teiktu, ka tā māksla ir pārvērtusies drusku tehniskāk. Tāpēc mans hobijs ir būt te. bet tā līdz šim kādreiz man ļoti tuvu bija mūzika. Es spēlēju akordeonu gan ansamblī, gan individuāli. Jā, un gandrīz izveidojam pašu savu grupu. Un pat tagad tas viss ir arī nonācis līdz tādiem kā universitātes pašpārvaldes ietvaros. Un šķiet, ka tā kā to katru hobiju var pārvērst par kaut kādu. Man ļoti patika tāda savu doma, ka tev ir ļoti patīk glezna un pašizpausme, un tad šis ir tā kā kļūst par savu veidu hobiju, ne? Vai es pareizi uzķēru to domu? Jā, tāds ir. Savādāk jau laikam nevarētu izdzīvot. Tāds kā hobijs. Forši, man liekas, kaut kā kaifu no tā var ķert, vai ne? Nu, tomēr, ja jau mēs nestāstītu par to, cik ļoti šis laiks daudz prasa, ja mēs neķert no tā kaifu, vai ne? Noteikti. Tiesa, bet ja jau par to laiku runājot, vai var visu paspēt? Nevaru, un laikam arī nevajag. Tas jau ir atkarīgs no cilvēka pozīcijas un no personības kā tādas, jo, piemēram, ir tie perfekcionisti, kam vajag visu un vienmēr un nav 100%, bet man liekas vienkārši tas fiziski nav iespējams. Un tad tev vienkārši jāizvēlas, kas tev ir tās prioritātes, ir jāsaprot, kas tev ir svarīgāks un ko vajag pagūt uz to terminu vai laiku un kas nav tik svarīgi. Bet galvenais neaizpūst parādos. Jā, man liekas, beigās, kas ir viss? Tā kā, es domāju, tur varbūt pirms arhitektūras, tad vienkārši tie hobiji bija tādi, noskatīties teļuku vai kaut kas tāds super neliederīgs. Man liekas, kaut kā tagad tie hobiji viņi izmainās, vai ne? Tad ir viņa dabiski, tas tā kā notiek. Saproti. Acī aizliekais. Ko vairs nevar. Tieši tā, jā. Bet, labi, nevar visu pagūt, bet noteikti, ka jūs esat atkoduši kaut kādus slepenos ieročus, laika menedžmentu vai Google kalendārus, kas ir tas veids, kā jūs cenšaties tomēr pagūt to svarīgāko. Nezinu, kam arī man, piemēram, ļoti palīdz plenāru veidošana.
kā man ir kalendārs, un viņš ir papīra formātā. Plāna. Jā, plāna kalendārs. Un viņš obligāti ir papīra formāta, jo tad es vienmēr uztvēru, un tā kā mans prāts nejūk visu to informāciju, kas ir sarakstīta telefonā un telefona kalendārā ar tiem darba termiņiem. Un es vienkārši sekoju līdzi un mēģinu tā kā sataisīt visu to plānu ar darbiem tā, ka es proti apzinos tas prioritātes un tas vērtīgākus termiņus, un tad viņi ir pirmie, un tad ir viss pakārtotie tālāk. Kaut kā vienkārši darot, liederīgi baudot laiku, kaut kā arī sanāk. Man ir diezgan līdzīgas arī, vienmēr tur priekšā kā sārakstiņu. Viņš parasti man top tieši uz brīvdienām. Tad personīgi pat lieku diezgan liels cerības uz to, ka tās 3 dienas nedēļā ir pietiekami izdarīt visu. Bet es gan teiktu, ka pagaidām, man liekas, tā problēma ar laika plānošanu ir tāda, ka tieši par projektēšanu katrs nākamais darbs prasa aizvien vairāk laika. Un ir kaut kā grūti saprast, cik to patiesībā būs jāieguldās. Tad tas kaut kā tā varbūt traucē izveidot tādu grafiku, pie kura ir reāli pieturēties. Bet es domāju, ka ar laiku to var projektēšanas pasniedzēji vismaz paredz zimuļu termiņus, kas tev tā kā palīdz, ka tev ir jāsaprot. Tie zimuļu termiņi palīdz saprast to laiku, kad tev kādai tai vajadzībai ir jābūt gatavai. Kad, piemēram, tev ir jāsaprot plāns uz šo brīdi, tev jāsaprot konceptuālais risinājums šo brīdi, jo, ja tu nesapratīsi un nepagūsi uz to laiku, tad tev viss projekts aizvilksies un tu nevarēsi paspēt visu nodot termiņā. Man liekas, tādā ziņā, es arī pati veidoju kā mazākiem darbiem, ka pārējiem priekšmetiem arī tos zimuļu termiņus, un viņi kaut kā vispārīgi palīdz pa dzīvi. Neliela komentāri. Augstskolā piekdienas ir brīvas un zīmuļu termiņš ir. To jūs uzzināsiet vēlāk paši. Nevienmēr piekdienas. Mūsu pirmkursniekiem tās ir pirmdienas. Tā kā ir lekcijas klātienē 4 dienas nedēļā, un tad ir viena diena, kas ir paredzēta mācību darbam. Patstāvīgam, lai varētu mēģināt to visu paspēt. Bet, ja mēs turpinam, tad varbūt nedaudz parunājot par priekšmetiem, jūsuprāt, cik daudz māksliniecisks ievirzes priekšmetu ir RTU arhitektos? Es drīkstu? Protams, ar 0. Kā 0? Mēs, man liekas, vienkārši pašlaik neesam tajā posmā, kad mums tas visvairāk mākslinieciskais ir. Jo mums tagad ir tie tā kā ekodaļas un ekotipoloģija, kas ir tādi vairāk tehniskie priekšmeti. Piemēram, nākamajā gadā tur ir grāmatu grafika, gleznošana, zīmēšana, un tas viss ir, vienu vārdu sakot, zīmēšana, un tie jau ir 3 priekšmeti ar saviem atsevišķiem kreditpunktiem, un tā ir kaut kāda kompozīcija pirmajā kursā, un tā pati projektēšana galvenais priekšmets jau ir tas mākslinieciskais. Proti, mēs esam tehniskā universitāte. Atsevišķu priekšmetu, kas būtu ļoti tendēti uz māksliniecisko, mums nav, bet, manuprāt, katrā no taviem minētajiem priekšmetiem mēs varam pieiet mākslinieciski. Un jo mākslinieciskāk, jo trakāk, jo interesantāk, jo galā varbūt var snākt arī labāk. Tā kā es domāju, ka varbūt tādi, salīdzinoši kādām citu mākslas skolu programmām mēs esam noteikti, ka vairāk tehniskāki, bet iespēja izpausties, es domāju, mums pietiek, mums ir. Jā. Man liekas, tas nenāk mums par sliktu, ka mēs esam tie tehniskākie, jo, man liekas, arī ārzemēs vairāk pieprasa, vairāk māca tevi domāt mākslinieciski, un tās, ka mēs arī zinām to visu, tā teikt, būvniecības daļu, to inženieru tehnisko pusi, bišķiņā vairāk, man liekas, arī darba tirgu tas arī atmaksāsies vēlāk, jo cik es esmu dzirdējusi, jo kā mūsu arhitekti tomēr ir pieprasīti tirgu. Kas ir pats foršākais studiju laikā? Cilvēki. Apkārt. Tieši tā. Skaisti. Super, bet jūs pirms tam minējāt par tām citām mācību iestādēm. Latvijā arhitektūru var mācīties RTU arhitektūras fakultātē un arī SEBA. Ja cilvēks domā, kur iet, kāpēc nākt uz RTU? Vai varbūt jums ir kādi komentāri viedokļi, kāpēc jūs neaizgājāt uz SEBU? Es teiktu, es pat neizsveru to, ka variantu, jo, piemēram, tur nav bezmaksas mācību. Tātad man tas nebija vienkārši kā variants. Viena vieta ir, man liekas. Jā, viena ir.
Jā, Nu, labi, es šaubījos par to, ka es tikšu 40. Ko domā par to, vai es biju pārliecināta, ka tikšu tā vienā. Es gan arī teikt, ka mācības pat angļu valodā taču ir samulsināta. Jā, tas arī. Jā. Es nezinu, cik mēs daudz varētu pateikt par to, kā ir tur, jo es arī neesmu personīgi daudz dzirdējusi. Jo tas diezgan populārs ir tas viedoklis, ka vēl beidzot Rīgas Tehnisko universitāti ceļš līdz certifikātam ir drusciņi vieglāks. Droši vien, ka jāuzaicina kāds no Rīsebs uzdot šo pašu jautājumu, un tad varbūt atbilde būtu pilnīgāka, lai neteiktu vairāk. Varbūt pastāstat mums, ko sagaidītu pirmā kursa, kas bija tie pirmie darbi, kas jūs šeit sagaidīja? Pirmie darbi bija tādi vairāk attīstīt tevi to tehnisko un visu to apzīmējumu, piemēram, saprašanu, visas tas lietas, ar ko, un tie vārdi, ar ko arhitekts runā ikdienā. Tas griezums, fasāde, plāns, kā visu pareizi attēlot un paradīt, un tie pirmie 3 darbi arī bija par to. Un tad pirmā kursa noslēguma darbs arī ir tas pirmais tavs projekts, ko tu pats izdomā, un tā mākslinieckā pieeja jau tu sāk paradīties. Sākumā mēs uzmērījām fasādi, tad mēs skrējām uz Briedavas muzeju, kur mums bija jāveic vēsturisks ēkas uzmērījums, tad mēs ātri uzzīmējām kāpnes, un tad kādu laiku veltījām domātavām. Īsumā, ieskicējot pirmo semestri. Bet lai tas paliek noslēpums mūsu studentiem. Tas gan ir tikai projektēšana. Jāsaka, neiztrūka matemātika, mums bija kompozīcija. Kompozīcija bija foršs priekšmets, lai man saka, ko gribi. Bet, man liekas, viņš ir pāragru. Pirmā kursa students vēl nevar saprast, ka viņam tas ir svarīgi. Un pēc tam, kad tas laiks jau paiet, tad tu saproti, ka man laikam vajadzēja klausīties, ko lai man stāsta stundās. Jo es tagad nezinu, kā man smukāk lūgu salikt fasādē. Kaut ko, ka, piemēram, šis kurs viņam vajadzētu būt bišķiņ vēlāk. Iespējams. Bet jā, respektīvi, jebkurā gadījumā bija tomēr tāds, ne tikai projektēšana, bija tomēr tāds nedaudz līdzsvars starp tehniskajām un netik tehniskajām kursiem. Es atceros, mums bija tiesība pamati, vēl materiāla mācība. Tēlot, pareizi, jā, tas bija vēl viens. Angļu valodas, laikam jau minēju. Kaut kā tā. Un pēc tiem priekšmetiem, sarakstu, ko jūs nosaucāt, ar visiem... Piemēram, kāds netiek galā, cik daudzi izkrīt, cik daudzi paliek, vai tas atbirēju skaits ir liels? Tā statistika mums laikam tik precīzi nav zināma, bet pašlaik pēc pirmā kursa, pēc pilnā gada mūsu skaits samazinājās kaut kādiem 15 cilvēkiem, 10 cilvēkiem, kaut kāds tāds. Un bija jau pirmais cilvēks, kurš izskatā pirmā mēnesī. No cik cilvēkiem? Mēs sākām 52. Un šo kursu mēs sākām 42, bet tagad arī otrā kursa laikā vairāk ir devušies akadēmiskajā atvaļinājumā. Jā. Daudz cilvēki saprot, ka tas nav viņu. Daudz saprot, ka viņi nevar pavilkt tomēr to apjomu. Ir ļoti dažādi iemesli, kāpēc cilvēks tā kā paliek vai aiziet prom. Jebkurā gadījumā gan pirmais, gan otrs variants ir normāls un viss dzīve gadās un visiem cilvēkiem ir dažādi tie dzīves apstākļi un varbūt kaut ģimenes apstākļi. Un ļoti daudz, kas var ietekmēt to no ārpuses. Pastāst varbūt par to, kas notiek šeit ārpus mācībām šajā augstskolā par studentu pašpārvaldu vai citām aktivitātēm, kas ir tādas pošas un par ko es gribu padalīties. Proti, vajag nākt uz studentu pašpārvaldi, kas arī nodarbojas ar visu to labāko un dara to studentu dzīvi daudz maz interesantāku, jo, piemēram, īpaši tas laikam ir jūtams mūsu fakultātē, kur ir tas aspringstas mācības un viss tas laiks pavadot šeit, studējot šais pašas telpās katru dienu. Viņas arī kaut kā atsvaidzinās ar tiem pasākumiem, ko veido studentu pašpārvaldē, un tad ir mūsu studentu parlaments, kurš veido vēl lielākus un grandiozus pasākumus. Un visas sporta nodarbības un aktivitātes pastāv. Tā kā... Arī šī vismāks mēs
Vismaz šeit diezgan labi paši, protams, sevi izklaidēt. Kā jau tu minēji, mēs reizēm mēdam sēdēt līdz pat naktī. Un arī pa viens pie naktī. otru ciemos, mēs visi dzīvojam vienā stāvā, viens otram kaimiņos, un tīri tā pavadīt laiku, varbūt pat nevienmēr šeit mācoties savā starpā. Vienkārši sežot. Jā, runājoties, arī ir diezgan jauki. Bet jā, ir interesanti tieši par kaut kādām tām aktīvam vai liederīgā laika pavadīšanu ārpus. Tad STU es dzirdēju ļoti daudz ko piedāvā. Tā kā ir koris, ir tautas dejas un ir visādas izlases, sporta izlases, kur var piedalīties. Tāpēc par to tiešām universitāte ir padomājusi un jums noteikti būs ar ko nodarboties, ja jums būs tas brīvais laiks. Pastāst varbūt par studiju vidi. Man liekas, Marija jau ieskicēja to, ka mēs dzīvojam vienā mājā un ka mēs kā varam iet viens pie otru ciemos. Kas varbūt ir tāds foršākais, netik foršs šajā visā? Pavisam noteikti diezgan vērtīgi ir šī staigāšana ciemos. Un, prāt, gan bieži arī pie mums parādās kāds pirmkursnieks ar jautājumiem ar treškursnieks. Vai ceturkursnieks? Treškursnieki mēs paši esam no otrā kursa. Liekoties, tas ir tas gads, ka tu visi aktīvāk piedalīšana pašpārvaldes dzīvē. Bet mums ļoti bieži nāk ciemos pirmkursnieki, kuriem mēs dodam padomus, un treškursnieki, kas nāk mums dot padomus. Man šķiet, ka tas ir... Un četrkursnieki nāk palurēt mūsu logos, jo mums ir labākais skats. Un visi nāk tad, kad ir notikusi kāda darba gala prezentācija, mēs esam izkarinājuši savus planštītus, stāv arī maketi, un tad visi nāk skatīties, un tad runā, kuram sanāca labāk. Viņiem pirms gada vai mums šogad? Man šķiet, ka tas, kas ir viena no foršākajām lietām, ir, ka mūsu fakultāte ir teorētiski atvērta 24/7. Tā kā tas nozīmē, ka ir iespēja darboties līdz pat 12. Tad gan jāsaka, ka apsargs jums liks vai nu palikt līdz 6 rītā vai arī iet projām, bet jebkurā gadījumā ir daudz cilvēku, kas izmanto šo iespēju un būtībā paliek strādāt līdz 10. vakarā vai pat vēlāk, ja tā ir tāda vajadzība. Un laika gaitā mēs esam secinājuši, ka strādājot kopā ir vieglāk. Jo tu tā kā redzi, ka mēs visi kopā cīnāmies ar šo uzdevumu, visi kopā neesam īpaši viens otram soli priekšā, saskaramies ar līdzīgām problēmām, un tad kopā tās risinot, ir vieglāk iet uz priekšu. Jā. Līdz ar to man šķiet, ka tas fakts, ka mēs te varam atrasties visu laiku, mūs padara gan par spēcīgāku kolektīvu, gan ļauj vienam otru atbalstīt, pamācīt, kaut vai programmu ziņā, kurus mēs datorā apgūstam sākotnēji paši saviem spēkiem. Un tad ir tās mazās lietas, kas man šķiet pēc tam mūs padarīs par spēcīgāku arhitektu komandu, kad mēs būsim beiguši studijas. Tas atkal ir runa par to, kā tev ir jāveido laba vide apkārt, un cilvēki apkārt ir tas noteicošs faktors, kā tev iet vispār studijās. Cik labi tu nemācītos, laikam vienas pats tikt galā, tik labi tāpat nevar. Jā, tas ir tiesa. Un arhitektūra jau tas ir komandas darbs. Komanda cilvēki, mēs visi kopā. Un par komandām runājot, un arhitektiem ir bijuši diži arhitekti laika gaitā, un ir sarakstīts dažādas arhitektūras grāmatas. Varbūt ir kādas grāmatas, kuras jūs varat ieteikt, palasīt, lai iedvesmotos. Bībeli. Dižākais arhitekts. Tas nezinu, man liekas, ka lasat, ko jūs gribat. Tā kā jūs droši vien tur paši pēc tam sāksiet studēt un sapratīsiet tur pilsētu cilvēkam, vai arī tur ir yes is more vai vēl whatever. Tur, man liekas, tas grāmatas netrūkst. Zinu, ka paņemat, izlasat normālu literatūru, palasat. Nē. Viņiem ir jālasa uzreiz, sagatavoties studijām LBN. Viss noteikumi, kas gaida viņus ikdienas dzīvē. Lasat Nīču. Ļoti laba grāmata pirms nakts balstiešanas. Vai Freidu varbūt kaut ko tādu smagu sagatavot. Skatieties adreses. Jā. Adreses gan, jā. Es atceros, man bija ziemas brīvlaiks, es vienkārši viņu visu baudīju skatoties adreses, un tad pēc tam satnāca, un tad sāk runāt, un man teica, ārprāts Artur, kas ar tevi noticis? Un tad es atklāju to, ka es vienkārši skatījos adreses, un pēkšņi visā likās, ka es kaut ko šķirīju no arhitektūras. Tā kā, ja jūs gribat izklausīties gudrāk nekā jūs esat, tad uzslēdzat to raidījumu. Smieklīgais tas, ka tu pats arī esi redzējis adreses, un tur viņi runā un saproti, ka viņš tur
saka to, ko viņš redzējis, un pārsaka to, ko ir teicis vadītājs. Labi, bet tāpat, jā, es gan teiktu, ka šai prasmei izteikties ir diezgan liela loma arhitekta profesijā, un citēt to no adresēm nemaz nav tas sliktākais veids, kā to sākumā dabūt gatavu. Gudri dīrs nav malku cist. Arī Latvijas arhitektu savienībā man šeit YouTube kanālā ir diezgan daudz vērtīgu lekciju no šī te paša Provodņika, kuri jau šķiet, ka otro sezonu pēc kārtas vasarā ir notikušas vairākas lekcijas par arhitektūru. Un es domāju, ka arī tāds pasākums apmeklēt un arī, vai arī skatīties šos te ierakstus ir diezgan vērtīgi. Laikam pirmais, ko var izdarīt, vienkārši piesakot Latvijas arhitektūras savienībai un arī mūsu Instagram profilam, kur arī parādās visi tas aktuāls un tie pasākumi un lekcijas, jo bieži vien arī pie mūsu fakultātē notiek kaut kādi semināri un nāc biroji stāstīt par sevi un par to, kas ir arhitektūra un ko viņi dara. Un, tas kā meistarklases, un tās jau var apmeklēt, es domāju, ka jebkurš. Tas gan. Ziniet, arhitekts ir liels vizionārs, un man liekas, ka tur ir kaut kāds tāds priekšstats, ka mums ir jāmāk iztēloties citādāk lietas, ka mēs pārformējam telpu, vietu, saprātu, domāšanu, whatever, un mūsu nosaukums ir rokturs. Kādi būs nākotnes rokturi? Es nezinu, vai viņi būs. Attīstoties tam visam tehnoloģiem, varbūt mēs visi vienkārši lidosim pēc tam pa logiem. Varbūt vairāk nebūs durvis. Varbūt. Jā. Bet kas tad būs? Durvu vietā. Ailes. Ailes paliks. Portāli. Varēs ceļot cauri. Teleports. Teleportēties. Wow. Covid laiks tur mums parādīs, ka pieskarties kaut kam vispār ir tā kā briesmīgi, un no to Dievs tur baceļus, kur vēl vairāk varētu kā noķert nekā uz durvīm. Tā kā man liekas tā ideja par to, ka rokturs neeksistēs, liekas pat visnotaļ ticami. Pasakat kaut kādas mītas par studijām, kaut kas tāds, kas jums bija tāds reality checks, ka jūs šeit atnācāt un sapratāt, ka tas vairāk tā nav, kā jums likās. Es varu pateikt, man bija viens pazīstams arhitekts, kurš arī man palīdzēja visus tos kursus atrast un deva padomus, kā uzsākt visas savas dzīves gaitas šeit. Un tad viņš man jau kopš 10. klases piedēja par to, ka mācoties arhitektūrā nevar pagūt miegu, tu negulēsi nekad, tu gulēsi pa 3 stundām, un ja tu gribi paspēt projektus, tad tas ir neizbēgami. Un es nezinu, proti tas ir, faktors, kas ietekmē tas viss apjoms un ka tiešām ir liels cilvēku daudzums, kas to nevar pagūt, bet es gribu pateikt par to, ka izgulēties ir iespējami. Man nebija nevienas negulētas nakts, kopš es iestājos šeit, un mazākais, ko es gulēju, bija 5 stundas vienreiz. Bet tu esi pilnīgi mazākums. Sorry, Alisa, bet... Laikam, bet es vienkārši gribu mūdināt cilvēkus, ka tas ir iespējami un ka miegs tomēr ir galvenais, jo tas ļoti ietekmē mūsu veselību un ir jādomā par atpūtas laiku, bet arī par miegu nav jāaizmirst padomāt. Un tas darba apjoms, kas šeit tiek uzdots, tas noteikti nav mīts. Tā viss, es domāju, ka ir taisnība visā šī laika plānošanā, kā tu to menedžē. Man liekas, ka liels mīts ir, ka arhitekts visu, ko dara, ir zīmē smukas mājas. Tā kā, jā, mēs viņus zīmējam, viņas nevienmēr sanāk smukas, bet tam apakšā ir tomēr būvprojekti un vēl tādas nejaucības. Tā kā tās smukās mājas zīmēšana, es gribētu teikt, ka ir tāda maziņa daļa no tā visa, kas ir šeit, šīs studijas sastāda. Man atkal bija sajūta, ka tā profesija tādiem izredzētajiem. Tagad man gan šķiet, ka ļoti vēloties šeit var iestāties jebkurš, neatkarībā no tā, no kādas skolas tu nāc. Vai par arhitektu piedzimst vai kļūst? Kļūst. Protams, ka kļūst. Kļūst. Bet ir kaut kādas tādas lietas, tādas prasmes, kurām tev ir obligāti jābūt, lai tu varētu šeit izdzīvot, studēt un izaugt par pilnvērtīgu arhitektu. Man liekas, visu var attīstīt. Man liekas, sajūta just. Tas forši doma. Jā. Ja tu jūti apkārt, pasauli sev apkārt un saproti cilvēkus, es domāju, ka tu jau esi arhitekts. Tieši tā, tāpēc varbūt nav pēc varbūt tik svarīgi izlasīt par tos lielos traktātus, bet izlasi kaut ko, kas tev palīdzēs sajusties, būt cilvēkam, ne? Tas gan, jo arhitektūra taču ir par cilvēku un par mums visiem kopā. Vai kaut kas cits? Kas jūsuprāt ir arhitektūra? Kā vienmēr saka Augis Praduškins pirms iestāja eksāmenā,
arhitektūra ir par cilvēku, un arhitektūra ir cilvēks, un viss, kas viņam ir apkārt. Tu nevari izvairīties no arhitektūras, tā pašā laikā tu vari izvairīties no jebkurā cita. Un tā kā tu nevari klausīties mūziku, bet tu tāpat dzīvosi mājā, un māja ir arhitektūra. Un tad, jā. Arhitektūra tas ir neatsist savas kājas mazo pirkstiņu pret galda malu. Tiesa. Tad būsim rūpīgi arhitekti, neiespiedīsim roku durvīs. Un paldies jums par šo roktūra epizodi. Paldies, ka viesojāties, Marija un Alisa. Cerams, saskriesimies ar tevi gaitiņos. Nākamajā epizodē kopā ar Kristapu Dreimani mēs runāsim par atkritumu pārstrādi un noskaidrosim, kas aiz mums paliks. Jūs klausījāties podcastu Rokturs. Vairāk par jaunajām epizodēm meklējiet podcastu Instagramā podcasts.rokturis. Podcastu veido Alisa Grebeņuka, Elizabete Dreimane, Artūrs Dāvids Bieziņš, Marija Ozola, Dominiks Cipkins un Doms Martins Šaķis.